Jau 150 gadus skaistā Latvijas vietā atrodas un strādā papīra fabrika Līgatne. Līdz ar to var teikt, ka tās produkciju ir izmantojušas vairākas Latvijas paaudzes. Šeit ir iespējams padoties ekskursijā un redzēt rūpnīcas un līdz ar to arī Latvijas vēsturi. Unikāls ir tas, ka Latvijā ir liela papīra ražošanas vēsture, kādreiz ir bijušas vairākas. Diemžēl jāsaka, ka Līgatnes papīra fabrika šobrīd ir vienīgā aktīvi papīra ražojošā rūpnīca Latvijā. Ir līdzīgas Igaunijā, ir kaut kas līdzīgs Lietuvā, pēc mērogiem, pēc struktūras, pēc ražotajiem produktiem. Par Latviju runājot, mēs esam vienīgie, kas strādā šādā veidā, ražo papīru, ražo eksportam. Tā pircēja struktūra ir pietiekami sarežģīta. Pircēji ir lieli, ir mazi, bet kopējais apjoms 90% tiek kraut mašīnās un tiek vests ārpus Latvijas robežām. Mēs pamatā orientējamies uz Eiropu. Grupas ir Skandināvija un ir Rietuma Eiropa, kontinentālā Eiropa. Ir klienti arī Ukrainā, un patreiz tas ir vienīgais virziens austrumu virzienā. Ir dažādi interesanti mēģinājumi sūtīt papīru gan uz Dienvidāfriku, gan uz Dienvidameriku, vēl šur tur. Tie pagaidām ir tādas epizodiskas reizes, epizodiski mēģinājumi piemeklēt klientu kaut kur tur, lai dalītu riskus, lai meklētu papildus iespējas, kā mēs varam piedāvāt savus produktus. Sija papīra fabrika Līgatne ir otrreizējo izēvielu pārstrādātājs un papīra produkcija ražo tikai no makulatūras. Un šodien fabrikā no tās top biroja papīrs, zīmēšanas papīrs, akvareļu papīrs, ietinamais papīrs, tapešu pamatnes un papīra čaulas. Lai apmierinātu cilvēces prasības pēc papīra, pasaulē katru dienu nocērt miljoniem koku. Nepieciešami aptuveni 20 līdz 40 gadi, līdz koks no stāda ir izaudzis tik liels, lai to varētu izmantot atkal papīra ražošanā. Līdz ar to papīra fabrika Līgatne dod nozīmīgu devumu Latvijas ekoloģijā un arī ekonomikā. Rūpnīcā strādā 150 cilvēki, un tie jau atkal ir nodokļi valstī. Ļoti liela daļa šeit strādājošo ir cilvēki, kas strādā šeit vēl no padomu laikiem. Ir cilvēki, kas strādā šeit tāpēc, ka šeit kādreiz ir strādājuši viņu tēvi un mātes. Ir cilvēki, kas šeit ir ienākuši jauni. Visi kopā tas veido to kolektīvu, to garu, kas ir nepieciešams, lai ražotu papīru. Tā ir specifiska lieta. Tā ir nepazīstama lieta, bet šeit ir tāds cilvēku kopums, kas to dara. Var teikt, ka papīra fabrikas Līgatne darbā liela nozīme ir tradīcijām. Par labu tradīciju mūsu sabiedrībā varētu izveidoties arī tas, kas jau bija agrāk ļoti populāri, proti makulatūras vākšana un tās nodošana. Papīra fabrika piedāvā par brīvu savākt makulatūru, izlietoto papīru, un jūsu vērtībai mēs izliekam birojos papīra čauliņas, kurās jūs varat izlietot to papīra gabalu vai dokumentu. Tā kā jūs viņu izlasat, jūs varat izmest papīra čauliņā un mūsu šoferīši tos savāks. Ļoti labs, lielisks risinājums valsts iestādēm, kurām ir jāpild ministra kabineta noteikumi, kas paredz, ka izlietoto papīru jānodod otrreizēji pārstrādei. Bieži vien valsts iestādēm gan ir tā, ka to izlasīto dokumentu negribās īsti mest mūsu čauliņā, jo tas saturs ir īsti konfidenciāls un negribētos, lai kas to redz. Līdz ar to papīra fabrika piedāvā arī iznīcināt par brīvu konfidenciālos papīrus, no to šķiedrām atkal veidojot jaunus papīra izstrādājumus. Tie, kas strādā birojos un pieraduši pie cipariem, lūk daļrunīgs piemērs. Izmantojot 1 tonu makulatūru papīra ražošanai, tiek pasaudzēti 12 līdz 14 pieauguši koki. Bet, ja izlietotais papīrs nonāk izgāstuvē, atkritumiem sadaloties, rodas cilvēku un dzīvnieku veselībai kaitīgas gāzes, tiek piesārņots pazemes un virszemes ūdens un degradējas augsne. Ja jums ir sakrājušies daudz papīra izstrādājumu, neslinkojiet, piezvaniet vai uzrakstiet ēpastu, un papīra fabrikas Līgatne darbinieki atbrauks. 2010. gada novembrī uzņēmums noslēdza sadarbības līgumu ar kompāniju Tetra Pak par dzērienu kartonu iepakojumu pārstrādi. Pēdējos 3 gados papīra fabrikai Līgatne ir izveidojusies arī sadarbībā ar Zaļo jostu, Latvijas valsts mežiem un Dabas fondu, lai popularizētu makulatūras vākšanu skolās. Tādējādi skolu jaunieši ne tikai piedalās vides audzēšanā, bet par katru savākto makulatūras tonu skola saņem pretī dāvanu 5 kg otrreiz pārstrādātā papīra, kas ražots no līdzīgā veidā iegūtiem resursiem, otrreizēji pārstrādātas makulatūras. Tik daudz labu darbu vides un mūsu pašu labā ir paveicami tik vienkārši. Iesaistieties arī jūs. Palīdzēsim skolēniem audzēt dabu.